Čau, Matīs. Čau. Čau. Īsti priekš skatītājiem pasāst, kas jūs esat, ar ko nodarbojaties? Esmu Matīs no Natī.lv. Nodarbojos ar sportu ikdienā, trenējos boksā, skrienu, vingroju un kopā ar Sandi un Madaru, kurš nav šeit šodien, tirgojam uzturu bagātinātājus. Jā, mana ikdiena principā ir ļoti līdzīga, tikai es nenodarbojos ar cīņu sportu, bet ar funkcionālu sportu, kas ir skriešana un sporta zāle. Un esmu bezdarbnieks šobrīd, bet ļoti aktīvi strādāju pie mūsu brenda un mūsu uzturu bagātinātā veikala, internetu veikala. Un, jā, esmu tēvs arī ikdienā. Tā kā ikdiena ir ļoti saspringta un ātra. Okay. Dēls vai meita? Dēls. Kā sauc, ja drīkst jautāt? Daniels. Forši, okay. Tātad, jā, jūsu mājaslapu sauc Natī.lv, bet uzņēmums jums ir MSM Natī, vai ne? Jā. MSM, es varētu saprast, varētu būt Matīs, Sandis un Malfrēds. Tā varētu būt? Madars, es atvainojos, Madars, jā. Viņš piedos. Cerams. Madara atvainojamies, jā, es te skatos. Jūs esat sanāk arī trīs galvenās galvas, jā? Jā, tieši tā. Jā, mēs esam trīs čomi, trīs draugi. Mēs ar Madaru īstenībā arī esam brāļi. Tas nav noslēpums, mēs to visiem arī stāstam atklāti. Bet jā, mēs esam trīs valdes locekļi, kuriem... Trīs marketinga eksperti, trīs dizaineri, trīs finanšu speciālisti. Respektīvi, mēs visi trīs darām visu. Jā, okay. Nē, kāpēc jautāju, piemēram, par to pašu saturu Natī, vai ne? Visbiežāk redz tevi, Matīs, un tevi, Sandi, bet Madaru kaut kā vismazāk redz, tāpēc varbūt skatītājiem ir... Ar Madaru ir tā, ka Madars mums ir nedaudz vairāk introverts nekā mēs ar Matīsu. Un viņš arī dzīvo tālāk no mums. Viņš ir Valmiera, viņš nevar iesaistīties ikdienā tik ļoti daudz ar produkciju un visu to darbību, kas mums ir fiziskā darbība. Okay. Bija labs trikos Ogres noliktavā. Mums bija tāda maziņa lēlīte. Tā, mēs filmējām TikTok laivus, tas bija Madars reāli. Tas viens Madars. Tā, visi arī atzina, ka viņš tur arī ir. Bet jā, mēs visi trietā, visu daram. Madars pieslēdzās attālināti. Bet tāpatās mēs bieži satiekamies kopā un runājam lietas kopā, sazvanamies, sarakstamies katru dienu. Tā kā jā. Uzņēmumu jūs arī sākāt kopā vai kaut kādā brīdī kāds pievienojās vēlāk? Kopā visi. Mums īstenībā jā, tur diezgan labs backgrounds, bet es domāju, līdz tam gan jau tiksim, ne? Noteikti. Un ja mēs runājam par tādu kā uzņēmēju darbību kā kopumā, vai ne? Nu, jūs jau, zināt, cilvēki, jau vīrieši jau, var teikt, jaunieši jau vairs neesat. Jā. Pirmais uzņēmums, pirmais biznes, ko sākāt, vai iepriekš ar kaut ko citu nodarbojāties arī? Es parasti visiem, ar kuriem iepazīstos un stāstu, kas mēs esam un ko mēs darām, es visiem saku, ja mēs varējām, tad jebkurš var. Jo, kā jau tu teici, mēs, principā, Madars ar Matīs vēl skaits jaunieši, es jau esmu 31 gadu vecs vai jauns vīrietis. Un šis mums ir pirmais uzņēmums, pirmā pieredze vispār jebkāda veida saistībā ar, gan ar uzņēmēju darbību, gan pārdošanu, gan mārketingu, nu jebkura nianse, kas ir saistīta ar mūsu uzņēmumu, mums tas viss ir jauns. Izņemot pašus produktus, jo sporta zāle sports mums jau ir ļoti ilgu laiku saistošs, līdz ar to produktus mēs esam paši lietojuši. Bet arī daudz ko mēs esam mācījušies laika gaitā tagad, tieši kamēr mums ir uzņēmums atvērts jau. Okay. Tā kā jā. Sanāk, principā, jā, jums ir mājaslapa Natī.lv, kur jūs piedāvājat vairākus uzturbagātinātājus no arī dažādiem ražotājiem, tas pats Ostrovīts, Biotek, tāda veida, vai ne? Tālpārdošana, vai ne? Tieši tā, jā. Klātienē kaut kur arī pārdodat, vai pašlaik viss tikai caur... Mums ir tā, ka mēs pat tiešo nepārdodam neko klātienē, bet mums ir iespēja iegādāties mājaslapā un savākt uz vietas. Bet tas nozīmē, ka tu vari atbraukt uz mūsu mazo noliktavu un redzēt visus produktus tur un vēl izvēlēties kaut ko tu gribi un pasūtīt mājaslapā un tu uzreiz viņus dabūt. Okay. Bet noteikti mērķis ir kaut kad izplatīties arī Sauszemē. Sauszemē... Uz vietas vienkārši kaut kādu veikalu uzbērst kaut ko tādu. Jā, es nesen pamanīju,
Laikam nepilns mēnesis, ka jūs sākat piedāvāt, ko uz vietas var arī savākt. Jā, Darbdienās līdz 5 kaut kas tāds, vai ne? Līdz 6, bet var sarunāt. Var arī 11 vakarā. Mēs visi strādīgi esam. Okay. Man ir bijuši gadījumi, kad īstenībā cilvēks atbrauc krietni pēc darba laika. Yeah. Un vienkārši, jau iepriekš ir sarunāts, pieņemsim, uzrakstījis vai varēs. Un tad es tur satiekos kaut kādos 9 vai 10. Jo, kā jau es iepriekš stāstīju, es dzīvoju ļoti tuvu mūsu noliktavai un birojam. Kas nozīmē, ka man, ja es neesmu, pieņemsim, nelieku bērnu gulēt vai es neesmu sporta zālē, man nav problēma iziet un satikt. Tādā ziņā mēs esam ļoti elastīgi un, kā Matis saka, fleksibli. Bija laika arī, kad mums nebija tā opcija savākt uz vietas, bet mēs taisījām TikTok laivus. Mēs ļoti daudz tirgojām tieši tajā brīdī, kad mēs taisījām TikTok laivus agrāk. Un bija tā, ka mēs dzīvojām Rīgā, mums noliktava bija Ogrē. Cilvēki pasūtītu tajā vakarā. Mēs pēc tam vēl braukcot mājās no Ogres, pēc tam izvedāt visādas paciņas par Rīgu tā, lai cilvēki ātrāk visu dabū. Tā kā tādā ziņā mēs esam pieraduši pie tā, ka mēs esam elastīgi, jo mums tas ir svarīgi, ka, ja tu iegādājies, tu vari ātri visu saņemt un tev ir profesionāla apkalpošana un viss ir super ērti. Cik jūs jau ilgi nodarbojaties? Tāds arī aktuāls jautājums. Cik jums vispār ir, kad bija tas sākums, kā saka? Pagājušajā gada februārī mēs Sijā atvērām veikalu, pašu internetu veikalu. Pirmā atvēršanas dienas bija 29. marts. Kaut kas tam, marta beigas tās bija. Tūlīt gads būs. Tūlīt būs gads. Wow, Otrais gads, kā saka, 3 reizes labākiem rezultātiem. 10, 100. Okay. Labi. Ja mēs pieņemsim tādu kā scenāriju, kur ir jaunietis vai vīrietis, draugi, komanda vienalga, kuri varbūt arī gribētu atvērt savu uzturbagātinātāju veikalu, sākt pārdot, piedāvāt produkciju, pat konkurēt jau ar citiem. Respektīvi, tas pats, ko jūs, cik reāli izmaksā kaut kas tāds, lai uzsākt? Pieņemsim pie tagad jau kaut kādas jau jūsu informācijas cenām, kuras varbūt jūs tajā laikā nezinājāt. Cik reāli izmaksātu man, ja man vajadzētu uzsākt tagad, ja es gribētu uzsākt tādu biznesu kā jūs? Mums tas izmaksāja starta kapitālu, kas ir minimālais iespējamais priekš Sijā. Labi, bišķiņ vairāk. Līdz 5K. Mēs sākām ar ļoti minimālu. Produktiem mēs sākām. Viss ir atkarīgs, cik daudz... Viss atkarīgs par lielam, cik daudz produktus tu gribi, ne? Cik daudz produktiem tu gribi iesākt. Un, ja tu gribi iesākt tur ar 10 ostrovītu produktiem, tad ar 3 štukām pamatkapitālu tev pietiks. Mēs iesākām ar 30 produktiem un kaut līdz 5K mums tur bija, lai tiešām visu uzsāktu. Tāpat, man liekas, ka varējām višķiņ vairāk ielikt un būtu bijis pat vēl labāk. Bet, jā. Jebkurā gadījumā, tie līdzekļi jau, kuram mētājas tādam vidējam cilvēkam 3K, nevienam īsti nemētājas pareizi. Mīnus 3K. Drīzāk, jā, uz kredītkartes. Mūsu gadījumā tas bija, 3000 bija tas pamatkapitāls, ko mēs ielikām, un standarta lieta, ko daudzi dara, un arī mēs to pašu piekopjam, ir aizdevumu princips. Jo ir ļoti labi aizdot savam uzņēmumam. Ir īpaši, ja tu to vēl dari uz procentiem, tad tur nodokļu nav, cik sapratu, jāmaksā. Tu nemaksā nodokļus par to. Man arī tas pats ir, es arī tur vienkārši var aizdot naudu, beztermiņš, pat ar procentiem, un kurā brīdī var atdot tur kaut pēc 5 gadiem, zināt, tas tā kā ļoti forši. Un tas ir tas, ko tu dabūsi atpakaļ 100% no tā uzņēmuma, nevis ar 20% nodokli. Okay. Bet jā, kaut kur pazudu no jautājuma. Jebkurā gadījumā, cik daudz naudas vajag, lai uzsāktu kaut ko? Jā, līdz 5K. Uzturabagātinātājiem, 5000, bet viss ir atkarīgs no tā, kādu brendu tu gribi ievest, ko tu gribi tirgot, vai tu esi gatavs, respektīvi ar uzturabagātinātājiem ir viena svarīga lieta. Ir ļoti svarīgi to darīt legāli. Jā. Jo PVD? Pārtikas veterinārais dienests, un ir tā, ka tu vari ievest no ražotāja un reģistrēt pats produktus, kas ir jāreģistrē. Uz vienu produktu reģistrācija pārtikas veterinārijā dienestā izmaksā 112 eiro un 50 centi. Tas ir, lai tu varētu to produktu pārdot, ievedot no kaut kurienes Eiropā. No Eiropas tu ieved viņu un tu pārdod viņu Latvijā patērētājiem.
Bet tu vari arī iet pie kāda, kurš jau ir reģistrējis, respektīvi, pieņemsim, tu gribi atvērt savu uztura bagātinātāju veikalu, tu vari nākt pie mums, MSM Natī, paprasīt, vai mums ir kaut kādi produkti, ko mēs esam reģistrējuši, varbūt pat apskatīties jau PVD lapā, un mēs tev iedosim cenas, tu pērci no mums, bet tas izmaksās tev dārgāk. Respektīvi, tu pazaudē to starpnieku. Jā, pazaudēt, jā. Nu, tur 5 līdz 10% parasti ir tas uzcenojums. Un, ja tu gribi reģistrēt pats visu, tad tas būs ļoti dārgi. Tad rēķini pats tev 10 produktus gribi tirgot, 1000 eiro. Okay. Tā vienkārši tu atdod valstī, lai tev reģistrētu tos produktus. Un tas nekas, ka to produktu jau ir reģistrējis kāds cits. Tas nekas. Tu kā uzņēmums, kā komerc uzņēmums. Ne tikai 1000 eiro tev jāprintē, visi tulkojumi vēl ir un jālīmē uz tiem produktiem. Laiks, resursi, nervi, viss kaut kas tur ir. Okay. Pieņemsim arī skatītāji, viņi ieiet jūsu mājaslapā, kā iepriekš teicu, jums ir citu ražotāju produkti, vai ne? Tieši tā. Kā jūs tos atradāt, ja tā drīkst, ja sapratāt to jautājumu, cik viegli bija sakontaktēties patiešo ražotājiem, kāpēc tieši Ostrovits un Biotech, manuprāt, ir jūsu divi populārākie, vai ne? Vai ir kāds vēl trešais? Nutrition? Ir vēl visi Nutrition, iConfit, VP Labs, Ultravīts, daudz dažādi īstenībā. Okay. Tur jau diezgan viegli tādā ziņā ar tiem ražotājiem sakomunicēties. Ja tev ir, ja tu zini valodas, ja tu proti angļu valodā rakstīt, runāt un saprast, un ja tu, common sense, es teiktu, tas ir. Un tu atrodi kontaktu informāciju, uzprast cenu lapu un dabūt cenas un rīkojies. Kāds ir aptuveni tas vidējais minimum order kvantitīte, plus mīnus, tas ir tā kā no produkta vai no sūtījuma, vai, piemēram, tur 100 produktu, un tad tur 10 no šī, 10 no šī, 10 no šī, vai kāds tieši strādā? Pirmkārt, no ražotāja tas ir atkarīgs. Katram ražotājam ir savs MOQ. Vienam ražotājam būs augstāks MOQ, vienam varbūt tā, ka pa lielam nav MOQ. Vienkārši ir tā, ka virs kaut kādām summām viņš tev prasīs lielāku naudu par piegādi. Un tad ir tāpat, kā tu saki par tām, tev jāpaņem tur X skaitlis ar precēm par Y cenu un jāiekļaut tajā pasūtījumā. Piemēram, tu nevarēsi paņemt vienu boržomī buļģiņu, tev vajadzēs 6 boržomī buļģiņus paņemt kā minimums. Plus vēl arī cena ļoti atšķirās no tā, cik lielu vairumu paņem. Jo vairāk tu vari ieguldīties un paņemt, jo mazāku cenu tu maksāsi par to produkciju. Lielāku mārģi jums tādā ziņā. Tas nozīmē, ka tev ilgāku laiku, ja tu nespēsi pārdot un ar mārketingu iziet, tev ilgāku laiku būs iesaldēta vienkārši nauda. Un mūsu gadījumā arī nav nekāds baigais noslēpums. Mēs vienkārši esam mācējuši ļoti ātri izgriezt visu laiku cauri. Mēs pārdodam, iepērkam principā visu laiku vienlaicīgi mazos apjomos. Uz priekšu nepērkat, ja sanāk principā... Ir mums kaut kāds stoks, kas stāv mēnesim uz priekšu, arī tādas ejošākās preces, bet principā ir tā, ka mums ir, 2 nedēļas, es teiktu, ka ir tas mūsu go-to, ka mēs principā no katra, kur mēs sūtam, ik pa 2 nedēļām mums ir visu laiku restoks. Ok, cool. MSM Natī, savs zīmols. Būs, nebūs. Ir plāns. Jau lēnām ir. Skaties. Tas ir Šeikeri bija pirmais. Šeikeris, cepures jau ir arī. Cepures nav līdzi vienīgi. Nav līdzi, diemžēl, jā, bet mājaslapā pieejamas, ļoti kvalitatīvas un skaistas pēc dizaina arī. Un vēl ir dažādas lietas, ko īsti neatklāsim tagad, bet ir... nav jēgas skaļi runāt, jo mēs esam lieli believeri, kā saka, mēs ticam tam, ka tad, kad tu sāc stāstīt skaļi, tu sevi pabaro ar to ideju, ka tu jau to esi izdarījis. Un tev vairs nav motivācijas to darīt. Un īstenībā mums arī ar uzņēmuma veidošanu un sākšanu bija tā, ka principā ļoti ilgu laiku par to visu zinājām tikai mēs 3. Mēs nevienam vispār nestāstījām neko. Mums draudzenes nezināja. Es par draudzenei, es slēpu reāli, es tur mājaslapu taisu gultā. Reāli kompīši gan jau domāju, ka es kaut kādā mazajām tur rakstu. Bet nē, reāli slēpām. Neslēpām, bet tā privāti turējām visu, jo... Kamēr nav izdarīts, kamēr nav ko parādīt. Tā saka, plika muldēšana. Bet tā jau arī ir īstenībā. Tieši tā. Bet, plāni ir. Protams, savs zīmols, es domāju, ka tas arī nav noslēpums. Noteikti, ka tas vienmēr ir bijis mūsu
kaut kur zemapziņā, bet tam visam ir vajadzīgs ļoti milzīgs kapitāls. Jo tur jau, tad, kad tu gribi savu zīmolu taisīt, tur vairs nav 500 eiro MOQ vai 1000 eiro MOQ, tur jau ir tev jāsūta ļoti lielos apjomos uz ražošanu, tieši saucamo ražošanu, kas skaitās white labelings. Yeah. Un tur ir ļoti liels naudas summas. Un tas jau tad ir jābūt pirmkārt kapitālam, lai tu varētu to visu atļauties. Otrakārt, tev ir jābūt jau kaut kādai stratēģijai, mārketingam, kā tu apzināsi par savu to brendu visus, kā tu pārdosi konkrēto produktu, vai viņš vispār risina problēmu, vai viņš vispār ir vajadzīgs kādam tajā brīdī. Un tad... Kvalitāte arī, tev ir ļoti daudz ražotāju, uzturbagātinātājiem, kas piedāvā visu to white label, bet tu negribi, piemēram, izvēlēties kaut kādu Ostrovitu. Visiem ir plaši pieejami PVD dati, kur var ieiet apskatīties un salīdzināt tava label preci ar kādu citu preci, redzēt to sastāvu un, piemēram, tu būsi uzvedis savai precei tur mega cenu un tieši identisks sastāvs ir, piemēram, kaut kādam Ostrovitu ražotājiem. Tāpēc arī ļoti svarīgi tas, ka tu izvēlēsi kvalitatīvu ražotāju, lai tu esi godīgs arī pret cilvēkiem, saviem klientiem un ka tu zini, ka tev tiešām ir kvalitatīva prece. Okay. Jā, es domāju, ka mūsu gadījumā arī mēs nekad neslēpsim no viena to, ka mēs ražojam tādā un tādā ražotnē. Tieši tā. Visam jābūt caurspīdīgam. Jums pieņemsim, ražotāju kontakti arī ir atrodami mājaslapā? Precēm ir ražotāju valsts. Tagad ir obligāta lieta, kas ir pie katra produkta jānorāda. Tas ir PVD ne likums, bet procedūra. Obligāti jānorāda ražotāju valsts pie katra produkta aprakstā. Kontakti gan laikam nav. Kontakti nav jānorāda. Kontakti jānorāda tad, kad tu reģistrē produktu. Reģistrējot norādi, kurā ražotavā kur viņš ir ražots un tā. Tas tā tīri PVD. Okay. Jūsu providers platformu Shopify izmantojat, ja? Kaudz? Shopify platformu. Jā, Shopify. Okay. Cik jums vidēji dienā ir apmeklējumi cilvēku plūsma? Dienā ir mērat, nemērat datus? Mums kaut kas bija salūgts. Mums bija insane. Es biju izdomājis, ka vajag šo Clarity. Zini, kas Clarity? Tāds Microsoft tools diezgan inčīgs, kas stalko sesijas gandrīz vai tu reāli redzi ierakstus, reāli video ierakstus no katra cilvēka sesijas. Tā kā kur viņš spiež? Jā, kur viņš spiež, kur viņš atrodās. Tas nav screen recordings, bet tas ir vienkārši pēc klikšķiem. Jā. Tas ir AI uzbūvēts, kur redzi vienkārši. Un mēs bijām šito embedojoši mūsu veikaliņā. Kaut ko viņš salauz, mums vienkārši insane statistika rādījās uz apmeklējumu. Tur bija kaut 5000 dienā. Bet sesijas, jā. Vidēji līdz 1000 dienā. Vidēji, bet tas ir līdz. Tas ir arī līdz. Protams, ir dienas, kad ir mazāk, ir dienas, kad ir daudz. Varbūt es ievēroju, ka mums ir tāda feature kā speciālistu pakalpojumu mājaslapā. Par to mēs arī vēl parunāsim. Jā, kas nozīmē, ka tu vari atrast arī treneri. Un tas mums ir tāds tā kā apmeklējumu tools. Mēs ieliekam postu, piemēram, kaut kādam certain speciālistam. Cilvēki ierauga, kas ir natī, arī uzspiež uz mājaslapu, ieiet atstāt atsauksmi tam speciālistam, pēc tam pameklē kaut kāds produkts un tā. Tas arī mums dotos apmeklēt. Vesela ekosistēma. Un dienas beigās, Matīs varbūt par to tik daudz nezinu, bet es tieši strādāju kopā ar vienu mārketinga speciālisti. Ir piesaistīta viena meitene. Ļoti laba, tie, kas ir redzējuši mūsu reklāmas, tie zinās. Mums ir arī Facebook ads, šobrīd 2 ranojās, nav baigais noslēpums. Var īstenībā arī apskatīties speciālos tūlos, cik mēs aptuveni tērējam naudas dienā. Bet jā, tie visi apmeklējumi, kas atnāk caur jebkuru no speciālistiem, kas mums ir paņemti, vispār jebkurš apmeklējums. Tam cilvēkam, kurš ir apmeklējis mūsu mājaslapu, pēc tam rādās loģiski mūsu reklāma arī. Kas ir, ja tu esi interaktojis ar mūsu mājaslapu, tad visticamāk tev mūsu reklāma rādīsies. Un ja tu, pieņemsim, kā patērētājs nenopirksi pirmajā reizē, iespējams, ka tu nopirksi 15. reizē, kad tu redzēsi to reklāmu. Un tas ir tas, kā tas viss arī strādā. Līdzīgi runāja ar vienu arī tādu cilvēku. Mums bija tāds seminārs kaut kad jau gadu atpakaļ, un viņš arī tur stāstīja to, kad
tu noliec kaut kādu posteri vai ne, vai kaut ko tādu. Cilvēks paies vienreiz garām, viņš pat nepamanīs. Otrais varbūt pamanīs, trešoreiz, varbūt palasīs. Ceturto reizi jau sāks iedziļināties un 5. reizē jau varbūt nopirks. Tad kaut ko jau nopirks. Šis, starp citu, ir viena lieta. Es nevarēšu precīzi pateikt skaidrus, negribas baigi samelot, bet Coca-Cola, jūsuprāt, daudz tērē mārketingā naudas? Es domāju, 200 kā mēnesī. Viņiem, ja es nemaldos, ir 2 miljardi gadā mārketinga budžets. Un tas ir pavisam vienkārši psiholoģiski izskaidrojums, ka jo vairāk tu redzi kaut kādu produktu ikdienā, jo vairāk tev liekas, un tev smadzenes pasaka, ka tev tas ir nepieciešams. Un viņš tev nenodara pāri, tas produkts. Tā ir daļa tavas ikdienas. Respektīvi, jo vairāk tu redzi kolas bunžiņas un jo vairāk tu redzi Coca-Cola reklāmu, jo normālāk tev liekas viņu dzert. Un tā ir ar jebkuru produktu un ar jebko mārketingā. Jo biežāk tu redzi, jo vairāk tu saisties ar konkrēto uzņēmumu, ar konkrēto brendu, ar konkrēto produktu kā tādu. Un, pieņemsim, tu ikdienā redzēsi C vitamīnu visu laiku, un tu redzēsi, ka tas ir imunitātei. Nu, pienāks diena, ka tu vienkārši viņu iegādāsies. Jo tu visu laiku esi redzējis, ka tas ir jālieto un viss. Runājot tagad par maksas reklāmām, diezgan aktuāls jautājums, ka jau arī no manas puses, cik jūs tērējat aptuveni vidēji mēnesī uz maksas reklāmām. Jo es pieļauju, ka jums ir organisks saturs un neorganiskais, un arī tās pašas maksas reklāmas. Mums šobrīd ir Facebook reklāmās dienas budžets, un dienas budžets mums ir burtiski 20 eiro šobrīd. Plus Google Ads arī. Plus Google Ads vēl. Bet nav daudz. Ļoti ilgu laiku mēs turējāmies pret vispār mēģināts kaut kādā. Tas bija nezināšanas iemesls. Loģiski mēs nezinājām, ka tik cik tu liec iekšā, tik tu dabēji arī ārā. Vai arī vairāk. Bet tas vienkārši ir tāds tools, kas ir jāizmanto arī tiem, kuri taisas kaut ko sākt pārdot. Vai ja arī tie nebūs uztura bagātinātāji. Meta reklāmas ir obligātas. Tāpat kā e-mail mārketings ir obligāts. Un tas viss iet roku rokā. Un, piemēram, arī šobrīd mums, varbūt cilvēks skatīsies, vairāk nebūs tā akcija, bet mums ir mājaslapā pieejams laimes rats, kuru iegriežot var tikt pie dāvanām, var tikt pie atlaides, pie atlaižu kodiem dažādiem. Un loģiski, lai iegrieztu laimes ratu, tev ir jāatstāj savus ēpasts. Tu atstāji savu ēpastu jaunumiem, un tad ar to ēpastu loģiski kaut kādā brīdī notiks mārketinga kampaņa no mūsu puses, kur mēs kur mēs iemetīsim makšķeri, teiksim, tu esi noguris, tev droši vien vajadzētu magnīju palietot. Vai tur kaut kādi jaunumi mūsu mājaslapā. Mēs ļoti daudz uzbāzīgi neuzbāžamies cilvēkiem ar mūsu mārketingu, bet palaikam izsūtam kaut kādus ēpastus un pa kādai reklāmai vai akcijai notiekās. Labi. Tāds ļoti gan jau gaidīts jautājums gan no manas puses, varbūt no skatītājiem. Varbūt jūs arī jau zinat, gaidat, respektīvi jūs jau gadu jau ir jūsu darbība, tad 24. gada apgrozījums. Sākām mēs pārdot marta beigās, ja? Jā. Aprīlis, cik tur sanāk mēneši? 7? Jā. Labi, nav jau noslēpums beigais. Konta apgrozījums bija kaut kādi nepilni 50,000 šķiet. Tā kā priekš 7 mēnešiem ar tādiem līdzekļiem, kā mēs sākām, zināšanām, līdzekļi, ņemot visus tos apstākļus, vērā mēs nekādus kredītus neņēmām, neko tādu, viss bija organiski pa lielam uzsākts, mājaslapā arī paši taisījām un diezgan solidi cipari. Daudziem varbūt ņemot vērā to, ka mums ir skaļi cilvēki, kas apgroza vairāk, liksies maz, bet pilnīgi savādāk apstākļi. Nevar salīdzināt tos apstākļus. Un ņemot arī vērā to konkurenci, kas bija jau apkārt, kad mēs sākām darbību šajā sfērā, bija vismaz kādi 5 jau stabili zinām uzturu bagātinātāji internetu veikali. Tad, kad mēs rakstījām kaut kādām kompānijām, uzņēmumiem, tie pašiem Iconfit, mēs teicām, ka mēs gada laikā plānojam būt viena no vadošajām Latvijā. Viena no zināšākajiem, viena no skaļākajiem. Es atceros, man zvanīja vēl čuvaks no Iconfit, un viņš kinda smējās par mani pa lielam, ka man bija tāda vīzija.
paiet gads, un es teiktu, ka mēs esam ļoti zināmi Latvijā. Es teiktu, jūs esat topā noteikti. Jā, mēs visur piedalāmies, mēs pārliecinamies par to, ka mēs esam redzami, tā ka jā, tas ir tikai sākums arī. Okay. Runājot arī tad, par produktiem, kas jums mājaslapā ir, kā jūs nosakat to cenu, respektīvi, par ko jūs piedāvājat gala patērētājiem? Nu, vidējā tirgus cena pa lielam. Skatāmies. Cik vidēji ir aptuveni vispār tagad? Atkarīgs kādu produktam. Nu, kā? Vidējais kaut kur. Nu, par marģiniem grūti tev tā pateikt. Par marģiniem, profit marģiniem no katra produkta? Respektīvi, tā kā, pieņemsim, nezinu, kur tur ir proteīna pulveris, vai ne? Kā jūs tieši nosakat, ka tā cena būs kur tur 30 eiro pa, nezinu, 400 gramiem vai 500? Nu, zinī, pa lielam jau pats ražotājs nosaka retail cenu. Tad, kad viņš tev iedod cenu lapu, viņš parasti pieliek arī retail cenu, kas ir loģiski, jo, ja tu esi ražotājs, piemēram, tad, kad mēs sāksim ražot preces un pārdot tās arī negribēšu iedot kādam cilvēkam, lai viņš sāk dampot vienkārši to cenu un pēc tam tādā veidā arī padara to brendu tādu zemāku tirgu. Tāpēc pa lielam es teiktu, ka katrs ražotājs, neesmu redzējis kādu ražotāju, kurš nenoliek retail cenu blakām, B2B cenām. Tā kā jā. Pa lielam tas, un tad tu saliec tās cenas un tad tu paskaties, kur tu vari varbūt iegūt vai pielikt vai atņemt kādu eiro. Paņem savus ne konkurences, bet visus pārējos uzturu bagātinātāju veikalus, izpēti viņu cenas un tad skaties, vai tu esi tajā pašā zonā, ja tu esi tikko kaut kāds iesācējs, tu gan jau noteikti negribēsi sev dārgākās cenas, tu gribēsi kaut kur mēģināt varbūt iespraukties ar lētākām cenām, tā kā kaut kā tā. Okay. Nu jā, noteikti, ka cenas mēs nenosakam, cenas nosaka tirgus. Un tad par tiem uzcenojumiem, pieņemsim, uzreiz es varu pateikt visiem, ka kaut kādas lielās preces, dārgās preces ir vismazāk pelnošās. Jā. Piemēram, lielie proteīna pulveri, kas ir... Proteīns, jā. Tur tie marģini ir ļoti mazi. Pats marģins ir ļoti mazs. Un tad jāņem vērā arī tas, ka pērkot lielo preci, visticamāk, ka būs arī piegāde par brīvu, kas nozīmē, ka piegādes sedzam mēs kā uzņēmums. Iepakojums ir lielāks, svars. Un, tas viss tā kā... Tas slēp tās izmaksas. Jā. Tieši tā. Bet, Matīs ļoti forši pieskārās tai tēmai par savu brendu, un es pilnībā piekrītu, ka, piemēram, es zinu, ka mūsu taktika ļoti noteikti būs diezgan agresīva tieši tādā ziņā, ka tad, kad mums būs savs brands un kāds gribēs no mums iegādāties mūsu produkciju uz vairumtirdzniecībā, lai pārdot tālāk patērētājiem, mums noteikti būs ļoti svarīgs noteikums no mūsu puses, ka mūsu sadarbība spēs pastāvēt tik ilgi, kamēr cenas būs tieši tādas pašas kā mums. Respektīvi, uzņēmums, kurš mēģinās dempingot cenas mūsu produktiem, paldies par sadarbību, visu labu. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš paša brenda kā tāda. Piemēram, viens piemērs Biotech ir viens no tiem brendiem, ko mēs pārdodam. Tas brands ārpus Eiropā, varbūt Ungārijā, tur, kur viņiem ir ražotne, viņš vēl turās, bet kaut kādās valstīs, kur, pieņemsim, ir vairāk uzturu bagātinātāju veikali, tas brands ir sačakarēts diezgan pamatīgi. Ļoti labs brands, bet sačakarēts. Un tās cenas ir, viņas ir nodempingotas tik zemu, ka... tev liekas, ka tu nedzirdi, tā kā, pieņemsim, tu nopērci to Biotech pulveri, viņš maksā tādā pašā cenā, kā, es tur nezinu, sliktākas kvalitātes. Jā. Un tad, saproti ideju, tas tāpat kā Nike nopirkt pa kaut kādu bezzīmola cenu. Tas ir tā lieta ar uzturu bagātinātājiem, vispār precēm, kas ir kaut kādas, kā piemēram ēdienas, dzēriens un preces, kurām ir derīguma termiņi. Tuvojās derīguma termiņš, beigas iestājās panika, jāmet cenas nost, jāliek atlaides. Mēs jau nezinām, ka tur, piemēram, X uzturu bagātinātāju veikalam tūlīt beigsies derīguma termiņš. Mēs vienkārši redzam, ka viņi ir nenormāli nodampingojuši cenas. Kāds cits veikals uzreiz arī pielīdzina pie tām cenām, jo viņi arī iekrīt panikā. Ne jau mani konkurenti tagad sākuši tirgot pa kapekām, un es te tirgoju pa kosmosu. Ielikšu vidīku, viss man saukās pa Gagarinu tūlīt, un neviens nenāks pie manis pirkt. Un tur arī sākās visi tie tā kā nekari, bet visādi čakarēšanās. Tā arī produkti tiek bieži izčakarēti. Okay, iepriekš jūs
teicāt, Latvijā, principā tādi kā zināmākie, nav daudz tie uzturbagātinātāju uzņēmumu pārdevēji, vai ne? Man liekas, pat uz pirkstiem jūs varētu saskaitīt. Uz konkurentiem skatāties, neskatāties? Protams, sekojam līdzi trendiem, skatāmies, ko pārdod, kas ir jaunumi, kādi parādās. Sekojam līdzi noteikti, un tas arī, man šķiet, ka tas vārds konkurence, viņš izklausās agresīvāk un tiek uztverts nepareizi. Konkurenti īstenībā jau nav tev kā konkurenti, kad mēs tur tagad, kā tikai es tev atņemšu kaut kādu klientu. Tas tā nestrādā. Mēs visi strādājam pa lielam ar vienu plānu, pēc iespējas vairāk cilvēkus apzināt par produktu, kurš risina konkrētu problēmu, un jo vairāk cilvēku zinās par konkrēto risinājumu, respektīvi šajā gadījumā produktu, jo vairāk mēs visi kā uzņēmumi kopā pelnīsim. Un, tā konkurence, tas ir tāds ļoti plašs vārds, ne? Jā, tāds ļoti nodaldēts vārds, bet viņš patiesībā nemaz nenozīmē to, ko daudz domā. Kas ir arī konkurence? Konkurence manā ziņā būtu, ja mums būtu pilnīgi vienāds produktu klāsts un pilnīgi vienādas cenas ar visiem uzturu bagātinātāju veikaliem. Tad mēs konkurējam, jo mums ir viss vienāds un mēs cenšamies pārdot visu vienu to pašu, bet bieži ir tā, ka, piemēram, kāds var atnākt pie mums kaut kas ir izpirkts. Viņi aizies citur. Un tas pats otrādi, kāds var aiziet citur, viņiem nepatīk cena vai tur kaut kas nav un ir izpirkts, tad viņi atnāks pie mums. Tā tas viss pa lielam strādā arī mājās. Labi, paturpinot, tad arī tāds interesants jautājums skatītājiem, varbūt arī kādam, kurš kaut ko tādu pat arī plāno varbūt uzsākt, jo Nesākat. Pamēģina tikai. Pamēģina, bet nesākat, ne? Ja jūs varētu sākt no jauna, kādas kļūdas jūs nepieļaut, kuras jūs esat pieļāvuši? Tādas lielākās. Viena man, kas ir riktīgi, man liekas tā smieklīgi, jo šeit dienā es smējos par šito, ka kad mēs sākām, mēs bijām tādi riktīgi seriozni, riktīgi nopietni un, bailītas nedaudz arī maz pieredze, un mēs sākām tos TikToks veidot. Mums bija tādi prikoli, ka mums ir WhatsApp grupa, kur mēs runājam visu laiku, un kāds uztais TikToku, un tad mēs aizsūtam un tā kārtīgi reviewjam, vai tur nav kaut kas offensive pateikts, vai viss ir pareizi. Tad mēs tur strīdējāmies, atceries. Un tad tagad pienāk diena, šodien Sandis ieliek video, ja tu esi smerdelis zem 100 kilogramiem, tev vajadzīgs masas gainer. Mēs tā atklātāmies no sākuma reāli. Es domāju, ja mēs nebūtu tik ļoti satraukušies, par ko citi domās, par mūsu kontentu, es domāju, ka mēs uzsprāgtu bišķiņu ātrāk. Bet varbūt arī tas bija labi, jo man liekas, mēs cilvēkiem tā iepatikāmies, ka mums tā pieeja bija savādāk. Mēs tev tur negājām uzbrukt par to, ka tu nepērc vai nesporto, vai tur izvēlies ietusēt nedēļas nogalē. Vēl aizvien nedaram. Jā, tieši tā. Jā, tas ir tāds viens, es nezinu, Sandam arī gan jau kaut kāds Madaram arī, ir daudz, kas es nezinu. Man ir nopietnākas lietas padomā. Ja es sāktu vēlreiz, es noteikti pirmkārt jau iepriekš pieminēju tās kļūdas par mārketingu. Jā, protams. Kas bija mēta reklāmas, mēs laistu ar pirmo dienu. E-pastus arī mēs bijām riktīgi atturīgi e-pastiem. E-pastu mārketingu mēs sākām vispār tikai septembrī. Jā. Vai augustā vai septembrī pirmo reizi. Un, respektīvi, sākām ievākt vispār e-pastus kā tādas no mūsu internetveikala apmeklētājiem. Un es noteikti, ja tagad sāktu kaut ko, vērtu vaļā kaut kādu veikalu vai kaut ko, es neturētu noslēpumā tik ilgi, bet jau taisītu kaut kādas arī reklāmas kampaņas tieši ar apzināšanu cilvēku, ka rekur būs, launchosies, būs soft launch, būs tāds produkts, būs kaut kas tāds pieejams. Un otra lieta noteikti, ka ietu iekšā ar lielāku kapitālu, jo mums tas ir daudz, kur iegriezis, tas, kā mēs sākām. Bet noteikti, ka viss vēl priekšā, mēs vēl augsim ļoti. Un tā kā mums cilvēki bieži vien prasa, ar ko mēs atšķiramies no pārējiem, man ir pavisam vienkārši atbilde. Mēs esam ļoti spēcīga komanda un mēs viens otru visu laiku turam atbildīgus par to, ko esam pateikuši, ka darīsim. Yeah. Respektīvi, mēs esam pateikuši, ka mēs būsim. Tad arī mēs viens otram atgādinām, ka mēs būsim un ka nav nekāds tur, oi, man šodien negribās, es šodien esmu noguris vai
Mēs esam trīs. Bet tas arī palīdz, ka mēs esam trīs, jo ir dienas tiešām, kad kādam nevar pavilkt. Kādam tur ir kaut kādas ģimenes problēmas, darba problēmas, veselības problēmas, un tādā ziņā mums ir paveicies, ka mēs vismaz varam, tur viens nevar pievienoties, divi kaveros, un mēs uzticamies viens otram lēmumos, un nav tur tā kā citiem, es dzirdēju kaut kādas paranojas tur, un nezinu. Nu jā, zin kā, uzņēmumos īstenībā, tāpēc man arī interesē, arī būs tāds sekojošs jautājums. Vienmēr jau ir tāds viens uzņēmuma vadītājs, ne? Vienmēr tas viens boss vai kaut kas tāds, un tad pārējie vai nu ir kaut kā tur partneri sava ziņa, vai tur darbinieki, vai kolēģi. Jūs esat trīs, jūs esat vienlīdzīgi trīs partneri, vai ne? Katram pieder viena trešā daļa, vai ne? Nav kaut kādi pārpratumi, nav kaut kādas strīdi, kaut kas tāds. Ir bijuši strīdi. Jā, tas pilnīgi. Pamatīgi pie tam. Jā, tas pilnīgi normāli. Protams, tie strīdi arī ir tādi, ka pēc stundas mēs jau rēcam. Un loģiski ir kaut kādi lēmumi tikuši pieņemti, kur varbūt man līdz galam nav paticis, un Madaram ar Matīsu liekas ok. Pieņemsim, varbūt Matīsam kaut kas nav paticis, kas mums ar Madaru liekas let's go. Bet tas arī ir tas, man šķiet, kas ilgtermiņā varbūt mums strādās tieši ļoti labi, ka mēs esam trīs cilvēki, un mums ir tā demokrātija saucamā. Un nav tas viens crazy diktatūras virziens. Mēs visu laiku nolemjam kaut kādi lielāki lēmumi, naudas tērēšana vai kaut kas. Mēs nolemjam savā starpā, un mums ir tā saucamā balsošana. Un 2 balsis uzreiz ir jā. Okay. Divas balsis. Jā. Un tu nevari apbežoties. Piemēram, es nevaru apbežoties, ka Madaram ar Matīsu liekas zilā krāsa aizstošāka nekā pelēkā. Piemēram. Mums ir tiesa arī visādas tādas situācijas bijušas gan par lielām lietām, gan par pilnīgiem sīkumiem, kā tur krāsa uz logo vai krāsa tur šeikaram pirmajam. Jūs iepriekš minējāt, ka jūs arī visi trīs, pieņemsim, tu esi ar Madaru brālis, jūs arī esat draugi, ne tikai biznesa partneri, ne tikai tiešām tajā profesionālajā, bet arī jūs tiešām esat cieši draugi. Zinu, ka daudzi saka, nekad neuzsākt savu biznesu, nekad neuzsākt savu uzņēmēju darbību ar draugiem, ne? Ar ģimeni arī. Es šeit uzreiz iestarpināšu, ir tāds tēls, Andrejs tētis, Andriju teitu. Visiem ļoti plaši pazīstams. Jā. Un es ticu tam, ko arī viņš reiz teica, ka absolūts muļķības, kam tu uzticēsies, kam tu vēl uzticēsies, ja ne saviem draugiem un ģimenei. Ne. Un tā ir tā vieta, kur tu vari pilnībā uzticēties. Es domāju, ka tas viss ir ļoti individuāli, un ja man ir jāsaka, man liekas, ka būtu vieglāk apist kaut kādu randomeri, nevis kādu, kas tev ir tiešām pietuvināts cilvēks, ko tu pazīsti jau ļoti ilgu laiku, un atvainojos par savu angļu valodu, bet tā tas ir. Es arī, man tas nešķiet taisnīgi, man šķiet tieši tas palīdz, tas, ka tu zini tos cilvēkus, un tu zini, kā ar viņiem runāt, un tu zini, kā viņiem prāts strādā. Piemēram, pats, ja ir kaut kāds tur nesaprašanās, tu jau pazīsti to cilvēku, un man tieši liekas pretēji, kad tev nevajadzētu iet biznesā ar kaut kādu cilvēku, ko tu vispār nepazīsti. Ir tā arī, ka jūs, piemēram, darba vidē tomēr izturaties kaut kā profesionālāk viens par otru, vai jums arī ir tāpat kā darbā, kā ārpus darba, tur čomi, zin kā tur, sapratāt, ja, tas nodalījums. Vai jums ir tā, ka, viss vienā maisā un močiem un attīstamies? Es gribētu, lai ir profesionālā vidē atsevišķi, bet tas nav iespējams. Mēs parasti, kad satiekamies, kad mums ir locekļu sanāksme. Īstenībā, jā. Bet atgādini, mums ir bijušas situācijas, kur mēs ar Sandi kaut ko mūsu grupčatā runājam par kaut kādu pilnīgu bezspriģēlu, un tur Madars sadusmojās. Atceries, ko es Madars tur, ko jūs to runājat biznesa vidē? Arī no manas puses ir tas pats bijis. Es arī apvainojies, ka mēs rēcam par tas pats cepuris. Rēcīgs storijas mums bija cepurēm prototipi. Un vispār ir bijis ar vairākiem prototipiem. Arī man ir bijis tā, ka es paņēmu kaut ko personīgi. Bija prototips, Sandis viņus bija sarunājis, viņi iznāca sūdīgi. Mēs ar Madaru nenormāli zviedzam par tiem prototipiem. Sandis
No comment. Tik dusmīgi tur sēž. Kad centās tur dienas atdot. Jā, bet galvenais, tas nav personāli viņam, tas čuvaks ir sapisies, ne jau Sandis, bet tāpatās mums arī bija tas pats, kad mēs hudijus priekš sevis izgatavojām, to es paņēmu. Sandim un Madaram nepatika kaut kāda druka, es nenormāli apvainojos, tur arī tās, to ejam, sūtam apakaļ. Tā kā jā. Jā, mēs, nav tādas profesionālās vidas mums nav. Loģiski mēs varam... aizbraucam kaut kur, tad ir, protams. Ja mēs sēžam kaut kur atklāti cilvēkos, tad loģiski mēs... Mēs kā dzīvnieki. Jā, bet tā jau mēs esam tāpat kā jebkuri normāli čomi, pilnīgākie primāti. Tad, kad esam trietā, ja cilvēki dzirdētu, par ko mēs runājam, visdrīzāk liela daļa mūs cienīst un daudz gribētu mūs trakonamā ielikt. Tas pilnīgi normāli ir. Bet es teikšu, ka nav profesionālās vidas, mēs varam ierēkt par visu kaut ko, bet tad, kad ir nepieciešams, arī spējam savākties. Okay. Tāds varbūt mazliet atkal atgriežoties pie jau uzņēmējdarbības nopietnāks jautājums. Es biju ievērojis, varēsiet man tur pielabot, mēnesi, 2 jau aktīvi piesaistat fitnesa trenerus. Pat ilgāk. Kāds bija ilgāk? Vismaz oficiāli mājaslapā, ja oficiāli skatos, bija papētījis tāds viens posms, bija pat 2 mēneši, varbūt kaut kas tāds. Jā, kāds bija, kāds bija mērķis tam? Šī ideja patiesībā dzima ļoti sen jau. Principā līdz ar uzņēmumu atvēršanos vienkārši mums bija šausmīgi daudz, varbūt mēs bijām ļoti pārņemti ar visu pārējo darbību. Un tikai tāpēc šis projekts sāka īstenoties arī šķiet, ka augustā kaut kad apmēram, jā. Mēs sākām aktīvāk stāstīt visiem, ka ir tāda iespēja. Mēs neuzbāžamies, baigi privāti nerakstam. Varbūt pa kādam esam uzrakstījuši, bet lielākoties tas ir tāds brīvprātīgais variants, kur mēs gaidām vairāk no treneriem pašiem iniciatīvu. Jo man baigi nepatīk uzbāzties, un es zinu, ka arī Matīsam nepatīk rakstīt privāti. Bet jā, šī ideja īstenībā ir mūsu, viņa ir ļoti unikāla un mēs to nekur neesam redzējuši. Ja neskaita, ka tagad ir vēl viena mājaslapa, kas jau ir nošpakojuši no mums. Protams, mājaslapas nosaukumu mēs neteiksim, lai nepopularizētu, bet šis ir tas brīdis, kad... Laba sajūta. Tā kā jums ir laba sajūta tādā ziņā. Protams, taisīt trendus un ka kāds seko, tas ir ļoti laba sajūta un vispār par šo ideju kā tādu. Ko mēs darījām, pirms mēs atvērām uzņēmumu, mums bija tā saucamie roadmap mītingi, kur mēs izliekam karti uz nākamajiem 5 gadiem. Nav tā, ka mēs tur vienkārši ieejam, attaisam tagad UB veikalu un maucam. Mēs normāli piegājām, tā mēs uztaisījām roadmap, ko mēs gribam kurā gadā sasniegt. Un šī bija viena no tām lietām, bet, kā Sandis teica, pirmkārt laiks mūs traucēja, otrkārt īsti nezinājām, kā to visu īstenot, līdz kamēr vienu dienu kaut kā galva ieslēdzās un saprat, ka var izdarīt šitā mājaslapā, var uzbūvēt šitādas sfēras Shopifyā, ka pēkšņi būs tik krūti iespēja un varēs smuki visu redzēt, varēs tur star reitingu atstāt treneriem. Un tagad treneri, skaļi treneri pie mums nāk un sūta savus ļoti populāri influenceri arī. Un es domāju, ka būs arvien vēl un vēl pēc laika. Jā, tā pati. Tagad jaunākā meitene mums būs Evelīna. Viņa jau ir mājaslapā. Superīgi. Ir tāda meitene Evelīna, maratoniste, nodarbojas ar saucamo crossfitu arī un Herox skriešanu. Un viņai ir tur kaut kādi nepilni 13,000 sekotāji, laikam, Instagramā. Un viņa jau ir, principā ar mums. Un kad viņa uzzināja par šo iespēju, arī tas bija pilnīgi nejauši, caur sadarbības pasākumu, kur mēs aizbraucām ar vienkārši vērās vaļā sporta zāli pirms pāris dienām Daugavgrīvā ūdens ielā. Un es aizbraucu, paņēmu līdzi produktus pāris, un tam īpašniekam, kas vēra vaļās, viņam saka, hei, mēs paņēmām līdzi, uztaisam kaut kādu competition, tā kā izlozēsim tur produktus. Un tā meitene tur arī bija, viņa sāka ar mums runāt, un beigās viņa sāka pētīt mūsu mājaslapu turpat uz vietas, un hei, jums ir pakalpojumi, es gribu būt viena no jūsu treneriem. Un viss, un tāds connections sanāca. Bet, jā, mums ir arī citi skaļi vārdi, kā pieņemsim Markus Skogais, kurš ļoti daudz sevi parādījis, ir arī TikToka vidē un tajā pašā Instagramā ļoti daudz sekotāju. Ļoti labi, man patīk. Nav ļoti daudz, bet ir daudz sekotāju. TikTokā viņam diezgan daudz. Jā. Un ir mums arī viens no Latvijā spēcīgākajiem kungiem, Edgars Tifentāls, powerlifteris, arī treneris.
Viņš ir, principā man šķiet, ka viens no pašiem stiprākajiem, kas mums ir arī Latvijas izlasē, viņš ir laikam. Un viņš ir arī powerlifting federācijā strādā. Tā kā, mēs diezgan nopietni, es teiktu, tas viss ir. Tas nav tā, tu tur kādu vari patronēt aiz stūra bez certifikāta un tad tu nāc pie mums. No sērijas tur visa doma pie tām ir. Ir arī viena cita tur, kas liek mums profitēt no tā, bet cilvēkam, patērētājam, tas ir tā, tu pamosties no rīta, tu gribi sākt iet uz džimu, vai tu gribi sākt powerlifting, vai tu gribi iet boksā, piemēram, nezinu, kur sākt, nezinu, kur atrast treneri, tu ieej Nati LV, izvēl tavās rokās pilsētas, sporta veidi, cenas. Tu jau iepriekš arī pats minēji, ka tā ekosistēma viss strādā roku rokā. Tu meklē kaut ko uzturam, respektīvi, pieņemsim, tu gribi labāku miegu, tu sāc skatīties sev, kur ir pakalpojumi. Varbūt jāsāk arī sportot. Sameklēja sev saistošu sporta treneri, vai tas būs boks, kā Matīs teica, mums ir Agnese Boža, ļoti, ļoti plaši pazīstama Latvijā boksere, un tagad arī trenere no Jauda Fight Club. Starp citu, nesen jūs viņu onboardojāt, vai ne? Onboardojām sen, bet nesen uztaisījām Instagram postu. Okay. Tas ir arī, es nezinu, vai tu tur jautājums par šito būs, bet tas ir tas mūsu profits. Mēs, kad izdomājām šo ideju, ilgi domājām, vai prasīsim kaut kādu naudu. Tur bija ideja, ka varētu tur kaut kāds dažus eiro mēnesī. Es izdomāju, kāda jēga tur čakarēties ar pavadzīmēm vai dabūt eiro mēnesī pa sludinājumu. Nav jēga reāli. Un lielāku ieguvumu mēs iegūstam no tā trafika, ko katrs treneris atnes. Kāds pievienojas tā pati Evelīna, kurai ir 13K sekotāji. Iedomājies, viņi pievienojās pie mums, mūsu dizaineris uztaisīja Instagram postu, mēs invaitojam viņu kā kolaboratoru. Padomā, cik daudz cilvēki redz to postu, un cik daudz cilvēki uzzina par mums un apmeklē mūsu mājaslapu pēc tam. Un tas pats, ko Sandrs pirms tam teica, varbūt nenopirks šodien, viņiem izaksies Facebook reklāmu, nenopirks, izaksies vēlreiz, bum. Tā mēs tā kā ar mākšķeri sopējam. Mēs arī pārdodam produktu, kurš nav vajadzīgs jau rītdien lielai daļai. Piemēram, ja tu staigāji uz sportzāli un tev ir saistoši skriet vai vienalga darīt kaut ko, tev jau kreatīns visdrīzāk mājās jau ir. Un tu viņu nepirksi no mums šodien vai rītdien. Bet, ja tu par mums zināsi un tu mūs redzēsi bieži, pēc mēneša tu iespējams atnāks pie mums, jo tev liksies saistoši, tev patiks tas, ko mēs daram, un tu būsi viens no mums. Jums tāds varbūt jautājums, kas jau iepriekš tika ieminēts, varbūt ne tik detalizēti. Daudz atkārtot pirkumu jums ir, vai jūs tos datus neizvelkat ārā? Mēs skatāmies īstenībā uz tiem datiem. Mums aptuveni, nav arī baigais noslēpums, to var brīvi teikt, mums 45 līdz 50% ir atkārtotie pirkumi, recurring pirkumi, kas ir priekš industrijas ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz, un tas pierāda tikai to, ka cilvēki mums uzticas un ka mēs strādājam pietiekami ātri, ņemot vērā, ka mēs ikdienā tāpat tās nodarbojamies arī ar citām lietām paralēli. Viņam Matīsam vēl aizvien ir pamatdarbs, Madaram ir pamatdarbs, labi, tagad es esmu tā kā all in uz visu, bet mēs strādājam ātri, mēs esam pretīm nākoši. Ja tu mums uzrakstīsi WhatsAppā kaut ko, mēs tev atbildēsim, nokonsultēsim, pastāstīsim, nemuldēsim. Ja tu, pieņemsim, mums ir kaut kādi produkti mājaslapā, ko mēs paši īsti līdz galam varbūt neticam, ka strādā, bet viņi ir loģiski, lai viņi tur būtu, jo ir cilvēki, kas vienkārši viņus pērk. Kam liekas, ka viņš strādā, varbūt viņam strādā viņš kā placebo, bet viņš strādā priekš tā cilvēka. Bet ja tu, piemēram, atnāksi ar liekā svara problēmām un teiksi, iedod man kaut kādu uztura bagātinātāju, kurš man nometīs svaru, es teikšu, ka tāda nav. Es tev reāli pateikšu, nav nevienas tabletes vai kapsulas, kura tev nometīs svaru. Tieši tā, ir daudz visādi produkti, kas tev uzlabos vielmaiņu, samazinās cukru līmeni asinīs, bla, bla, bla. Bet tieši tas, ko Sandi saka, mēs neesam un nesakam cilvēkiem, ka tagad nopērc šito vitamīnu komplektu un tev zaudēs svaru. Jo tāds nenotiek. Visi zina, ka, lai zaudētu svaru, tev ir jākustās vairāk un jāēd mazāk. Come on. Un, tas ir... Ja vien tev nav veselības problēmas, vairāk dziedzeres vai ir kaut kādi specifiski gadījumi, kad tās kilokalorijas tas nestrādā tik vienkārši. Bet fakts kā tāds arī, ja tu nāksi pie manis un teiksi, es gribu uzaudzēt muskuļu masu, iedod man produktu, kas man palīdzēs, es tev teikšu, ko tu darīsi, lai uzaudzētu? Tā kā tu vienkārši
dzersi to masas gaineru, lai paliktu lielāks, nu tas īsti tā nestrādās. Tev vajag fiziski kaut ko iet un pacelt. Vai tas pats kreatīns, labi, tu viņu vari dzert priekš smadzeņu funkcijas, tā kā fokusam un lai tev vienkārši ir pilnāki muskuļi ar to kreatīnu. Bet, ja tu gribi no viņa palikt lielāks un lai viņš strādā tā, kā viņam ir jāstrādā, tad tev ir jāceļ svari. Un tas, ko mēs arī stāstam saviem klientiem. Pievienotā vērtība. Es domāju, ka tur arī rodas tā uzticamība. Tur arī klienti nāk apakaļ dēļ tā, jo zina, ka netiks nevienam nekas sasolīts vai apškarēts. Un, protams, ir arī daudz dažādas lietas, ko tu redzētu, ja tu pasūtītu no mums. Bet, nu jā. Labi, tāds varbūt skatītāji, kuri seko jums, kuri neseko līdzi, jūsu darbību, jūsu iepriekšējā noliktava bija, es nemaldos, Ogrē? Bija Ogrē, jā. Ogrē, ok. Tagad Rīgā? Tagad Rīgā. Kāpēc? Kāds iemesls? Ogrē bija tāpēc, jo es tajā mirklī dzīvoju Ogrē un vienkārši bija iespēja, ka tieši zem mana dzīvokļa ir liela brīva telpa, kur mēs varam izīrēt. Nu, tajā laikā tas vienkārši bija perfektais variants, jo nebija tālu nekur jāiet, liela telpa, diezgan laba cena. Un tagad nesen es pārvācos no Ogres uz Rīgu, jo vajadzēja lielāku dzīvokli. Un tāpēc arī, vai mums nebūtu tagad jābraukā visu laiku katru dienu no Rīgas uz Ogri. Un arī tāpēc, ka Rīga atver daudz plašākas iespējas nekā Ogre, mēs esam pārvākušies uz Rīgu. Un jūs atrodaties pie Picas apūzes? Apūzes 3-4, netālu Spicei. Netālu lidostai arī. Lidostas, Pica, Jūrmala, Zoļiks, Šapēteris. Ļoti forša vieta. Īstenībā daudz arī zina to vietu, kas ir braukuši. Pieņemsim, mums ir iepriekš jau minēja, ka mums ir iespēja izņemt uz vietas arī paciņas. Un ir cilvēki, klienti, kas ir braukuši pakaļ un prasa ielas nosaukumu. Es pasaku, un tad es vēl parasti, ja ir telefons saruna, es parasti saku, ka Alus pasaule, Apuzes kebabs. Un tā vieta ir ļoti populāra tajā rajonā. Un sāk kasīties kaklas pa viņu. Jāpadzer. Viss labi. Un forši ir tur plašs parkings, kur var nolikt mašīnu, piebraucot. Tā kā nākotnē ļoti noteikti, jo vairāk mēs augsim, jo respektīvi vairāk mūsu labā strādās tā izvēltas punkts, geogrāfiskais novietojums. Un loģistiski arī tā vieta ir ļoti laba priekš manis. Es dzīvoju netālu ir sporta zāle. Bet tas ļoti labi tādā ziņā, tu nezaudē to laiku, tur ir īpaši, tur nezinu, sēžot sastrēgumos pēc darba 40 minūtes līdz mājām tiktu, tā kā tu vai ne, vai kā cits. Bet tas ir ļoti forši īstenībā. Labi, Sandi, man ir tev tāds viens no manas puses tādiem pēdējiem jautājumiem, pirms mēs pārējām pie tās praktiskās daļas. 75 Hard Challenge. Oh. Sandi, tu esi 16. diena, 17. 20. Šodien ir 20. diena. Šodien 20. Es tev skatījos pirms pāris dienām, ka gatavojies šim podkastam 16. Tad jā, tagad ir 20. Pastāsti tagad, kāpēc sāki, kāda ir ideja, kāpēc dalies? 75 Hard es biju pamanījis jau ļoti daudzus gadus iepriekš, atpakaļ. Respektīvi, kaut kādus 3 gadus atpakaļ es redzēju, ka ir tāds challenge iespējams, kas palīdz cilvēkiem mainīt savu iekšējo to mazo balsi, kas visu laiku saka priekšā, ka tev nevajag kaut ko darīt. Jo nav arī noslēpums, vairāk kā 3 gadus atpakaļ es biju aptuveni 60 kg ar savu dzīvi īsti neko baigi daudz nedarīju, spēlēju video spēles un biju tāds, Kopā spēlējām, tusējām. Nepārāk priekšzīmīgs vīrietis, teiksim tā. Un es visu laiku... Smerdelis ap 60 kg. Tas tā jokam, bet vienā dienā vienkārši tas viss mainījās iekšēji pašam pirmkārt. Un tad jau es biju pamanījis to challenge, izaicinājumu. Un es viņu ļoti gribēju pamēģināt, lai mainītu sevi. Nekad īsti nesanāca laiks, jo vienkārši tas fiziski nebūtu iespējams, jo, kā jau es iepriekš minēju, man ir puika, dēls, pamatdarbs, tad vēl kaut kādas visādas lietas pa vidam, un tas vienkārši fiziski nav reāli, jo 75 Hard sevi ietver 2 treniņus dienā, 45 minūtes, vienam no tiem ir jābūt obligāti ārā. Tad tur ir grāmatas lasīšana,
kaut kāda diēta, pie kuras jāpieturas, un ūdens daudzums konkrēts jāizdzer dienas laikā. Un tad pēc saviem ieskatiem var pielikt, pieņemsim, tur augstās dušas vai vienalga, kaut ko, ko tu gribi mainīt sevī. Un tagad, beidzot, ļoti daudzus gadus vēlāk, kopš es esmu aizgājis prom no darba un esmu bezdarbnieks, man ir unikāla iespēja pamēģināt un iziet to 75 hard, jo es reāli savu ikdienu varu sakārtot tā, ka es uztaisu no rīta vai pēcpusdienā vienu treniņu, vakarā otru, un pa dienu man vēl ir laiks puikam, savai dāmai un visam pārējiem, kas ir jāizdara. Un tam par godu varbūt strādā tas visu lielais sapnis, ka tu gribi būt noteicējis sev, kāpēc daudzi sāk uzņēmēju darbību, ir tas, ka tu gribi būt boss pats sev, lai tu vari sakārtot savu ikdienu. Un tas ir tas, ko es esmu pirmais no mums trim, kas to var, un drīkst man ir dota tāda unikāla iespēja. Un jā, es esmu 20. dienā, šī ir īstenībā otrā reize, kad es sāku. Tā kā šis nav pirmais piegājiens, šis ir otrais. Pirmajā reizē es tiku līdz 9. dienai. 9. dienas rītā satiku labāko fitness kanālu un nākamajā rītā pamodos ar šausmīgu angīnu. Lāstu uzvaka. Viņš kaut ko tur sniedz. Nākamajā dienā pamodos ar šausmīgu angīnu un temperatūra 37 ir kaut ko, no kuras jebkurš normāls vecs nomirtu. 37, tas jau ir daudz. Bet jā, šī ir otrā reize, 20. diena. Vēl šodien otrs treniņš ir paredzēts. Šodien īstenībā ir recovery diena, vairāk vai mazāk. Es biju sportzālē, uztaisīju staipīšanos presīti, tādu vienkāršu treniņu, un vakarā būs intensīva pastaiga. Nu, es ceru, ka arī pēc tām 75 dienām tāpat turpināsi. Varbūt ne tik aktīvi, bet tāpat... Būs jāpaņem pauze noteikti. Es domāju, ka nedēļu man vajadzēs, lai savāktos, lai vienkārši ķermenim iedot atpūtu. Jo tagad jau ir tā pie 20. dienas, es jau jūtu, man jau tur ceļgals bišķiņ īd, un vajag pauzīti, un, ir. Jā, bet zin kā, ka tu 75 dienas kaut ko dari katru dienu, pēc tam tu paņemsi to pauzīti, bet... Psiholoģiski, manuprāt, tavs ķermenis un tavs prāts prasīs, tā kā Sandi. Darīt. Ir laiks, vai ne? Tā kā man pietrūks tas. Principā jau ļoti daudz es arī tur, šis būs par sociālo vidi kā tādu, ir tāda platforma Threads, ļoti līdzīga Twitterim vecajiem, ja? Es sākumā, tad, kad sāku postoju savus skrējienus, tik daudz negāciju dabūju savā virzienā par lēno peisu, par augsto heart rateu un par dažādām lietām. Un tad es sāku uzklausīt kaut kādus cilvēkus, kas es redzēju, kad vairāk zina par skriešanu, par heart rateu un visu pārējo. Sapratu, ka man ir jātrenē aerobā zona. Sāku to darīt, bet, lai es to varētu darīt, man bija nevis jāskrien, bet ātri jāiet. Un tad sākās tas par to peisu, ka cilvēki smējās, kaut ko tur komentārus rakstīja. Un tad es teicu, ka hei, bet šis jau, tas challenge nav par to, lai tu tur kļūtu par kaut kādu super džeku spēcīgu, vai ne? Tas challenge ir vairāk, lai tev iemācītu neklausīties to iekšējo balsi, kura tev saka, nē, pietiek, tā kā atpūties vecīt. Un, lai cik smieklīgi arī nebūtu, kaut vai tu esi ieplānojis pastaigu no rīta, kā pirmo lietu, 45 minūšu garumā, pamostoties, pirmā doma galvā ir, vai man to vajag. Vai es vispār gribu, vai man ir spēks, vai ārā līst lietas. Jā, tu meklē iemeslus vienkārši nedarīt to. Un tas ir tas, ar ko potenciāli tam 75 hard challenge'am vajadzētu tikt galā. Jā. Viņš tā kā iemāca tev neklausīties to. Ja, tieši arī varētu papildināt, īstenībā vakar ar savu draudzeni tieši par to runāju, vai aizvakar, manuprāt, vai kaut kas tāds. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ko mēs mūsu prātam ikdienā sakam. Ir ļoti daudz cilvēku arī tajā pašā uzņēmēja darbībā, kuri kaut ko saka, vai ne, man būs tas, vai ne, man būs tas, vai ne, vai rītdien es šito un to darīšu, bet tad pienāk tā rītdiena un tas nenotiek. Un tā mana vīzija ir tāda, un tā domāšana ir, tiklīdz mēs pasakam kaut ko mūsu prātam, bet to neizdaram, tad mūsu prāts var spēlēties ar to. Un respektīvi, ka tev nākamreiz būs kaut kāda situācija, tavs prāts atkal varēs pateikt, bet es taču varu to nedarīt, vai ne? Taču kur bija izdomājis iemesli to nedarīt, tagad tur atkal to nedarīt. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī, tā kā jūs minējāt sarunas sākumā, ja jums ir uzņēmuma mērķi, plāni un vispārējais,
no sākuma reāli izdarīt, pirms mēs kaut ko tur sākam tagad vēl visiem stāstīt, nedod Dievs var tur kaut ko solīt, vai ne, un tad beigās tikai paši sev, kā saka, bedrē dziļāk iegrūdīsies. Un arī pieturēties visu laiku pie tā solījuma. Tieši tā. Un tas arī tas, ko mēs sākumā teicām, ka mēs viens otram palīdzam to darīt. Tieši tā. Bet, starp citu, pieminēšu manifestācija saucamā. Kad man būs, es būšu, mēs būsim bagāti, es esmu izskatīgs un es esmu harizmātisks un tā tālāk. Es esmu talantīgs. Matīs ir tas cilvēks, no kura šo var ļoti mācīties. Es nezinu, vai tu to dari speciāli, bet Matīs par sevi ļoti daudz runā tikai labu. Un mums ļoti daudziem reāli vajadzētu to mācīties. Un šo es sapratu, tad, kad Matīs sāk staigāt uz boksa treniņiem, viņš pēc kaut kāda laika arī publiski vidē sāk teikt, ka es esmu talantīgs un es jau esmu soli priekšā citiem boksā, kas ir jau trenējis ilgāk par mani. Man bija tāds, es tagad saprotu tevi. Tu sev iedod konfidencu un līdz ar to arī tu vari vairāk izdarīt. Tieši tā. Un tas ir tas iemesls, kāpēc Matīs arī ir tur, kur ir profesionālā vidē, darba ziņā un jebkādos citos aspektos vispār ikdienā. Paldies, Sandi, jā. Baigi jauki īstenībā tā dzirdēt bija, bet tur ir, jā, ir tāda robeža tur ar to, ka tev ir jābūt humble. Tāpatās tu nevari tur, ir cilvēki, kas ir pārgalvīgi un egoistiski, ir liela robeža ar to, bet vajag sev ticēt, vajag runāt ar sevi labi, es to cenšos darīt. To, ko Sāns teica, es bieži arī pats neievēroju, bet tas ir tāpēc, jo es ar sevi runāju daudz. Varbūt citiem tas izklausās jocīgi, bet es katru rītu, kad es eju dušā, es skaļi runāju ar sevi, es cenšos pieminēt kaut kādas lietas, vai arī varbūt man vakardien gāja ļoti sūdīgi. Es nevienam neteikšu par to. Es centīšos piesaistīt tieši labo enerģiju. Un es arī ļoti cenšos nekontaktēties daudz ar negatīviem cilvēkiem un cilvēkiem, kas tur mēģina strīdēties. Nē, tur ir tā feature ir tāda, ka tev ir daudz jārunā ar sevi. Un kāda jēga tev šajos apstākļos, šajā dzīvē, kas jau tā ir grūta, padarīt to vēl grūtāku ar to, ka tu netici sev un noniecini sevi tur. Saki sliktas lietas par sevi, tas jau nepalīdzēs. Tas viss padarīs sliktāku. Tā kā, jā, es domāju, ka ir ļoti svarīgi ticēt sev, runāt par sevi labu un būt, protams, saprāta robežās. Man ir arī daudz pazīstami cilvēki tajā pašā boksa vidē, kas ir pārāk egoistiski un viņiem tas atnāk beigās un niekož dibināt, kā sacīdams. Tāpēc, jā, tev ir jābūt pārliecinātam par sevi, bet tev ir arī jāapzinās, ka ir kaut kāda robeža. Nē, īstenībā es tev ļoti, ļoti piekrītu, tāpēc nav ko pat pateikt, nav ko pat piebilst, jo visi jau manā vietā pateica, es uzreiz varu pateikt tiešām tādā ziņā, citādā veidā jūs iepazīt, vai ne, jo principā, jā, tas, kā es jūs iepriekš zināju, bija tīri vienkārši ar saturu. Mēs ar Sandu bijām tur kaut ko parunājuši telefonā. Cik aci pret aci tikai telefoniski. Tādā ziņā ļoti maleči. Džeki tiešām redzēt, kad ir mērķis, ir ne tikai uzņēmē darbībā, bet arī prāts, ķermenis, tā emocionālā labklājība un vispārējais. Labi. Jāķerās pie praktiskā. Jāķerās pie praktiskā. Pirms mēs sāksim izmēģināt mūsu teikskaru produktu uzturbagātinātāju, es varbūt 5 minūtēs, varbūt pat īsi pastāstīšu, kas mēs esam, ko mēs darām un kas te mums ir. Tāda rekur šeit ir pat mūsu tāda mana dāvaniņa jums. Rekur katram viens iepakojums varēsiet izmēģināt. Paldies. Šie ir mūsu partneru spāņu gatavie produkti. Tātad, kas tāds ir? Viņu sauc sadzīves sarunas valodā. Tās ir Miracle Berry tablets, jeb latviski brīnumogas. Oficiāli latviski viņu sauc žāvēti, sincepalum, dulcificum augļu. Tas arī ir tas nosaukums. Latiniskais, zin kā, latviešu valodā. Tur baigi nav ko piečakarēties, bet tas, ko šis produkts dara, viņš pārvērš skābes un rūktas garšas par patīkamu saldām. Un, ja mēs runājam par mūsu zīmolu Santum Nutrition, kur var arī parādīt mūsu, starp citu, jauno zīmola brandinga iepakojumu. Kur var paņemt.
Mums ir, man kā uzņēmumu vadītājam, patīk ļoti vienkāršot mērķi, jo vienkāršāks mērķis, jo vieglāk tiekties, vai ne? Tātad mums mērķis ir pavisam vienkārši, ir neatkarīgi, vai viņi cieši arī vecā gadagājuma cilvēki. Kā arī, protams, ir palīdzēt cilvēkiem samazināt ikdienā cukuru patēriņu pilnīgi dabīgā veidā, nezaudējot arī to saldumu garšu. Tas pats arī svaru kontrole, svaru zudums un tam līdzīgi. Tātad tas, ko šis produkts dara, kā jau iepriekš pateikšu vēlreiz, katram gadījumam viņš pārvērš skāpes un rūkas garšu par patīkamu saldām. Kāds strādā, tur ir tāda viena aktīvā sastāvdaļa, ko sauc par mirkulīnu, kas saistoties ar mūsu mēles receptoriem, maina uztveri līdz 60 minūtēm, kā mēs izjūtam garšu. Ļoti vienkārši arī varu pateikt to, ka mēs esam pirmais uzņēmums, kas šo produktu ir ieviesis Latvijā, pat Baltijā arī, kā arī esam vienīgie izplatītāji ar ekskluzīvām tiesībām visā Baltijā, tāpēc, kad mūsu Spānijas partneri ir veikuši patentu, respektīvi viņiem ir zinātnes pētījums, kur 10 000 tika investēti, un tad viņi dabūja patentu visā Eiropā, un tad tagadējais partners, viens no mūsu tādiem nozīmīgākiem arī mentors, bez viņiem mēs nebūtu tik tālu tikuši, cik mēs esam tagad, atbalsta mūs visādos veidos, gan ar tiem datiem, informāciju, ieteikumiem un tam līdzīgi. Mēs tagad ļoti koncentrējamies uz to, lai mūsu produktu jau tagad lieto vēža pacienti. Mums ir 2 slimnīcas, kur šobrīd aktīvi viņi lieto. Tie ir Stradiņa un Gaizers, tur arī jau ar diezgan labiem rezultātiem viņi lieto. Pieņemsim arī vienā no saviem video TikTokā minēju, ka virsmās arī pateica to, ka cilvēki tagad var līdz galam apēst maltītes, jo, pieņemsim, īpaši tur vēža pacientiem ir tā, ka viena no tādām izteiktākām blakusparādībām ir disgēzija, garšu traucējumi. 56 līdz 76% pacienti saskarās ar to. Un viņiem ēdiens garšo vienkārši rūgts, sāļš, metālisks, dažos gadījumos vispār viņiem nav garš. Un tas vienkārši padara to uzturu, to viņu dienas ieteicamo devu, kas viņiem ir jāuzņem, ļoti, ļoti sarežģīti. Ja padomā, viņa ēdiens ir kaut kas drīzāk, ko viņi tā kā negaida, ko viņi nevar apēst līdz galam, nekā kaut kas, ko viņi gaida. Ja mēs tur cilvēkiem, kuram nav tāda garša traucējuma, kur varam apēst tiešām tur konfektīti, viņiem ir attiecīgi otrādi. Bet tas ir tas, kā mēs to, ko mēs arī risinam tādu problēmu. Ir diezgan interesants stāsts, īsi izstāstīšu, kā vispār man radās tā ideja. Aptuveni pirms gada es mēģināju atrast problēmu vienam manam radiniekam. Viņam ir diabēts, otrā tipa diabēts, un es ļoti garšo saldumu. Es vienkārši mēģināju saprast, vai ir kāds veids, kā varētu viņš turpināt ēst saldumus, neēdot saldumus. Es ilgi domāju, tas tāds bam, bam, bam. Un pavisam nejauši uztapos uz šo produktu. Sāku vairāk pētīt, saprast, kas un kā. Un, tā arī esam šeit, turpinam attīstīties, esam palaiduši produkciju. Tagad viņš februāra beigās arī mēs viņu sāksim šeit Latvijā ražot. Mūsu pirmo partija būs 1500 iepakojumi, kaut kas tāds. Tā kā piegādāsim aptiekām, medicīnas iestādēm, ārstu praksēm, protams, arī esam atvērti uz visām B2B sadarbībām un tādā garā. Es domāju, ka mēs, arī zem kameras uzreiz var teikt, ka noteikti, ka mums ir interese arī no mūsu puses. Jā. Jo, tomēr ir ļoti saistošs produkts arī ar... īpaši. Sporta uzturu, Jā. Tas arī, principā, tas arī viss. Es varētu tur stāstīt tiešām tik daudz, ko var, TikTok video vienkārši pāris nostīties, jau sapratīs to galveno domu. Ļoti tagad arī koncentrējamies uz to diētu, vai ne? Jo ir daudzi cilvēki, es nezinu, kā latviski to varētu nosaukt, bet tie saucamie emocionāli ēdāji. Tas nozīmē, ka viņiem ir grūti pateikt, ikdienā nelietot cukuru, jo tas ir bieži vien tas pats, kas pateikt, tur smēķētājiem nepīpēt, alkoholiķim nedzert. Dienas beigās viņš tāpat to darīs. Ir, protams, atsevišķi gadījumi, kur tas tiek pārtraukts, bet, attiecīgi, liela daļa to tāpat turpina darīt. Un
Jā, diezgan foršs veids, kā iepriekš minēju, dabīgā veidā, uztaisīt veselīgu kokteili, kas garšos pēc tam saldi. Tāds interesants stāsts no mūsu Amerikas, ne gluži partneriem, bet vairāk tādiem arī uzņēmums, kur šo pašu piedāvā Amerikā, Nature's Wildberries sauc, un tad tur viens no īpašniekiem, Hanks. Īsumā, kā viņam tas stāsts sākās, arī ir kaut kas, ko mēs gribētu šeit Latvijā ieviest. Hanks, plus 30 kg, liekais svars un pridiabētiķis. Emocionālais ēdājs, vai ne? Nu, arī tas pats, kad viņš vienkārši turpinājās saldumus, kaut kā viņš zināja, ka viņam to nevajag darīt. Un tad viņa otrs partneris bija jau par šo ogu zinājis, viņš gastronomijā strādā, nu, zin kā, kulinārija, vai ne? Tā ir tā gastronomiskā pieredze. Uztaisīja viņam tādu nežēlīgu, veselīgu kokteili. Nu, tā kā bez šīs ogas viņš negaršoja labs. Nu, tā kā varbūt tas proteīns, ko mēs pamēģināsim, nu, tur galīgi negaršoja labs. Pēc šīs brīnogas viņš bija tā kā ļoti pārsteigts. Viņš bija tā kā salds kokteils. Attiecīgi 6 mēnešu laikā zaudēja 30 kg un vairs nav pridiabētis. Tur arī bildes ir vienkārši kosmiskas, vai ne? Un, arī tas pats, ka tas kā, samazina to kāru pēc cukura, tu izdzer saldu kokteili, vai ne, kurš ir veselīgs, nu, pēc tam tev negribēsies vēl kaut ko saldu. Tā kā, jā. Varbūt kādi jautājumi, vai? Nē, izklausās krūti. Es īstenībā arī drusīgi papētīju, palasīju tāpat tās mājaslapu, jo tad, kad parādījās, man sākumā personīgi likās, ka tas ir cilvēks aiz kameras iesaistīts tajā projektā vairāk. Nu, kā viens no līdzīpašniekiem, bet nu, tāpat tās piesekoju ar Instagramā, man šķiet viens no pirmajiem sekotājiem jums biju. Un, nu, esmu papētījis, apmēram ir skaidrs, kas notiek un kā notiek. Vienīgais jautājums, vai tu teici, ka viņš darbojas uz skābām, rūgtām garšām, vai viņš palīdz arī pārāk saldām garšām, vai viņš uztaisīs viņu vēl saldāku? Jā, šis ļoti labs jautājums. Es uzreiz varu pateikt, ka tas ir atkarīgs no cilvēka. Ja? Ir kāds, kurš var teikt to, ka viņš arī mazina to saldumu, bet attiecīgi citi var pateikt nē, to, ka tas vēl garšos vēl saldāks ir. Jo nu, dienas beigās mūsu tās garšas kārpiņas katram ir unikāls. Un, tas pats arī mēs tagad paprovēsim citronu. Pieņemsim, tev, Sandi, tas efekts varētu būt mazliet vairāk jūtams nekā tev, Matīs. Bet nu, ar to mūsu ieteicamo, kas tur ir, tajā vienā tabletē ir 150 mg mirkulīns. Tas ir tā ideālā deva, kas arī palīdz tiešām un padara šo visu drošu ilgtermiņā un visu pārējo. Potenciālas kaut kādas blakus parādības no viņa ir? Nav. Tas ir tas, ko mēs pieņemsim. Es nezinu, kā jums ir, jo jūs jau strādājat ar tādiem produktiem, kuri jau kuri jau vairākus gadus ir tirgū. Lai ieviestu kaut kādu jaunu produktu, jebkurā tirgū, vai ne, tīpaši tu iesi caur ārstiem, caur speciālistiem, vai ne, nu tu tur neies tur Omīti, man ieteica ar 10 draudzenēm izmēģināt un viss strādā. Tad tur ir tādas 3 galvenās vai 4 galvenās būtiskākās lietas, ko viņi vienmēr prasīs. Tas ir pētījumi, vai ne? Un tur pētījumiem jābūt tiešām apjomīgiem. Pateicoties mūsu partneriem, mums viņi ir. Mums arī visi pētījumi ir publiski pieejami. Mēs neko neslēpjam, cilvēki droši var izlasīt. Tur gan ir apjomīgi, bet izlasot tev uzreiz tā saprašana par šo produktu apmainās 180 grādiem. Jā. Otrs ir tas, ko viņi, protams, noteikti jautās, vai nav nekādas blakus parādības, un arī mums nav nekādas blakus parādības. Mums ir visi FSA certifikāti, kas ir Eiropas Food Association Authorities, kas padara šo par drošu ilgtermiņu lietošanai produktu. Un tāda vēl viena būtiska lieta, ko viņi parasti jautā, vai jūsu produktu jau kaut kur citur izmanto. Un tad mēs parasti vienmēr atbildam, ka jā, jau Spānijā, Portugālē un jau starp citu UK tirgu viņi aktīvi izmanto tēskaru produktu garšas traucējumu risināšanai, pārvaldībai un arī tajā pašā diētā svaru kontrolē, svaru samazināšanai. Vecuma ierobežojums ir, nav? Vecuma ierobežojums ir? Vecuma ierobežojums viņš ir no 18 gadiem. Kā jums viņiem kaut kādas garšas arī plānojās būt, vai viņš tikai uz to saldumu strādās? Vai būs arī tā, ka būs kaut kāds, kuram būs kaut kāda speciāla piegarša? Tā kā atsevišķi produkti. Flavor, jā. Flavor. Tu domā, tā kā atsevišķi tablešu flavor? Nē, viņam principā būs tikai viena garša, jo pati tablete garšo jau, ka ogi jūs pasmažosiet. Nu, viņi tiešām ļoti kolosāli.
Paldies, ka noskaties šo video līdz šai daļai. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ nobeigumu mēs uzfilmēt nevarējām. Bet ko mēs darījām? Mēs ar Natīju kopā izmēģinājām brīnumogu, vairākus produktus, uzfilmējām reakcijas un jau apkopējām visu podcastu. Paldies, ka noskaties šo podcastu, un ja tu vēlies, lai mēs nākotnē turpinām vēl filmēt, ierakst komentāros,